pasaules čempionāts paravieglatlētikā, notika Parīzē. Un tā kā, jā, un izcīnīja 5. vietu ar rezultātu 14:09. Tas mans sezonas labākais rezultāts bija. Tā kā, un izcīnīja. Lai cīnītos par medaļām, bija vajadzīgs vismaz vēl metrs, bet uz doto brīdi es tam nebiju gatavs. Tā kā ir labi tā, kā ir sanācis, un priecājos par izcīnītu 5. vietu. Ja tā jāsāk skaitīt, tad precīzi es nepateikšu, bet kaut kāds 5. vajadzētu būt, apmēram varētu būt 5. vai 6. Ir iespējams, ir jāstrādā vēl, un ir iespējams. Tā kā nākošais gads atkal būs pasaules čempionāts Kobē, Japānā. Tā kā uz turienu tagad ir jāgatavojās, un tad es domāju, jāmēģina tur cīnīties par medaļām, un tad jau nākošais gads ir Parīzes paralimpiskās spēles, uz ko arī gribētu vēl aizbraukt. No 16 gadiem. Man bija 16 gadi, tad es sāku ar tā domu, ka es varētu būt sportists kaut kāds vismaz arī startautiskā līmenī. Un pirmās paralimpiskās spēles bija 2004. gads Atēnas. Tā kā tie 20 gadi sanāk, būs aiz muguras jau būs. Sports, es domāju, disciplīnu, tādu mērķtiecību. Arī dzīvē tas nodara tieši tāda attieksme pret darbu. Tā kā es domāju, tas tā disciplīna ir devis vairāk un tas sports. Es uzskatu, tas ir ļoti labi, kad Jelgava to ir uzņēmusies darīt un piedāvāja man arī strādāt ar bērniem. Un es arī uzreiz bez domāšanas arī piekritu, jo arī tad, kad es sāku to darīt, tad mums bija cilvēki, Ruta Kļaviņa, kas to uzsāka, kas mums visus bērnus aicināja kopā uz nometnēm. Ja man bija tāda iespēja to izdarīt, un es esmu nonācis tik tālu, kad profesionāls sportists jau, tad es domāju, iespējams arī kādam citam bērnam būs ar laiku tas var sanākt un izdoties. Jā. Pagaidām nāk 4 bērni, bet cik es esmu dzirdējis, ka gribētāji ir vēl, vienkārši tas viss ir jāreklamē un tā, lai zina, ka tādas nodarbības notiek, un es domāju, ka paplašināsies gan jau. Tā doma jau ir bijusi jau diezgan sen, bet es sevim tā, kad nevarēju saņemties, tad beidzot iet, bet šogad ar treneris tāda kā pamudinājumu, ieteikumu, kad tomēr, kad vajadzētu, un es tad saņēmos, un tad viens gads jau ir pavadīts jau, tā kā jāturpina. Es uzskatu, ka tas pat ir mans pienākums, gan arī tā varētu nosaukt, jo arī man, kā es teicu, Ruta Kļaviņa un Aija Kļaviņa, un arī man treneri mani kā mazu bērnu tā iesaistīt tajā visā, un tagad es jūtu, tad vajadzētu dot atpakaļ un arī turpināt to visu, tā kā ar lielu godu es to pat daru. Jā, ir, kad viņi izskatās, ka arī tā gribēšana ar katru reizi ir lielāka, ka viņi patīk viņam tas, ko dara. Protams, ir visu laiku kaut kas tad jādomā kaut kāds jaunu vingrinājumu, lai viņam neapnīk tas, bet tā pagaidām izstāsta, ka vēl aciņas mirdz viņiem un kad interesi ir. Jā, liekas, viņi tāda atvērtāka pat paliek, ka tomēr var vairāk komunicēt, vairāk runājās, un tā vismaz es jau personīgi viņus pirms tam nepazinu, bet tā kā no pirmās nodarbības, un tagad jau, un šī bija 3. vai 4. Un kad tāda atvērtāka, liekas, tā kā paliek, es domāju, ka tas tikai palīdzēs, ja mēs turpināsim strādāt. Es teiktu, vēl šobrīd vēl ne, šobrīd vēl ir tas, kad ir tāds vispārīgi kaut kas tāds, bet ja gribēšana būs, es domāju, ka kādam no viņiem arī kaut kas var pēc tam attīstīties, kaut ko konkrētāk, kaut kādu sporta veidu vai ko sākt nodarboties. Jā. Protams, ja viņiem interesi pašiem būs, gribēšana būs, tad strādāsim un viennozīmīgi palīdzēšu, cik vien varēšu. Man šito jautājumu ir jau vairākas reizes uzdevuši. Es nemāku atbildēt, jo man tā ir, visa dzīve ir sports, un es nevaru iedomāties, ja es nebūtu jau sācis jau agrā jaunībā, bērnībā ar sportu nodarboties, ko es būtu darījis. Es nemāku izskaidrot atbildēt uz šo jautājumu. Es katrā ziņā teiktu, ka ir iespēja kaut ko sasniegt, ja ir vēlēšanās, un lai nāk un pamēģina, un tad jau skatīsimies. Bet tā grūti tagad, ja arī būtu kontakts, tagad būtu kāds cilvēks, ar ko tad varbūt arī tā saruna veidotos, un tad man arī būtu tas kaut kāds pamudinājums rastos, bet šajā brīdī grūti atbildēt uz to. Nāciet, daram, un tad jau kaut kas sanāks.